Labdien, vēl vienu reizi. Pirmā ierakstā mēs aprunājam, un es parādīju, kā strādā publiska daļa, manam interneta veikalam, un šajā ierakstā es gribētu parunāt, kā strādā administrācijas daļa. Pirmkārt, vajag pieminēt, ka nav nekādas pogas, kura ņems jūs uz administrācijas paneli. Tas ir izdarīts ar mērķi, lai vienkārši lietotāji, kuri nav darbinieki mūsu veikalā, par to nezināja. Tā es tagad iziešu no šeit, un tā izskatās login page, login lapa. Es jau sagatavoju dažus lietotājus demonstrāciju, tāpēc mēs tos tagad izmantosim. Nepareiza pārolē. Ja pārolē ir pareizi, tad mēs varam tikt iekšā. Mums ir 4 galvenās sadaļas, jaunimi produkti, pasūtījumi darbinieki drošībā. Es domāju, ka mēs vienkārši sāksim ar notikumu pārvaldību. Šeit mēs varam apskatīt notikumu, piemēram, mēs varam taisīt servera puses paģināciju, un tad mēs varam, piemēram, kaut ko nodzēst. Tad mums paģinācija pazūd, un arī mēs nevaram vairs apskatīt šo notikumu. Tad, kas vēl mēs varam pievienot kaut ko klāt. Tā kā sistēma ir divas valodas, es atvainojos, latviešu un angļu valoda, tad mums, principā, vajadzētu pievienot tulkojumus. Un to, kā es to implementēju, ir tā, ka vai mēs varam to izdarīt manuāli, un tad mums vajadzēs ievadīt visus laukus ar tekstu latviešu un angļu valodu, vai varam izmantot automatisku tulkojumu. Es piedāvāju pirmo izmēģināt automatisku tulkojumu, kuru es uzprogrammēju kopā, izmantojot mākslīgā intelekta servisus, kurus es izmantoju, lai automatiski tulkot tekstu. Un, piemēram, mans vai mans testa raksts, un apraksts. Apraksts ir obligāts, un arī nemaza kā 50 simboli, tāpēc es arī šeit sagatavoju tādu kā tekstiņu, tātad šeit. Atrašana vieta ir opcionāla, ideja ir tāda, ka, piemēram, kādi notikumi var notikt ārpus Ventspilī, to var arī nenorādīt. Arī šī sākuma beigu datums un attēli ir opcionāli. Viens vienīgais, mēs mēģinām tomēr kaut ko ielikt iekšā, tad obligāti gan sākumu, gan beigu datumu ir vajag zināt, Un tad arī tas strādā cita virzienā, Un vēl nevar būt tādas situācijas, ka beigu datums ir pirms sākuma datuma, un vēl kad mēs pievienojam jaunu ierakstu, tas nevar būt pagatnē. Bet, mēs izvēlamies šeit 27, tad būs labi, un varam arī augšā ielādēt failus, attēlus, vai vienu, vai vairākus attēlus, piemēram, 1, 2, un varam arī uzreiz pirms ielādēšanas to pārskatīt, mazliet tāds kāds jauni, ja kaut kas nepatik, varam to noņemt nost, apstiprināt. Jauns notikums tika pievienots, notika pāradresācija, man testa raksts, izveidēja admin useris, izveidošanas laiks, varam pāriet šeit, viss strādā, varam izmainīt valodu un arī viss ir iztulkots. Par tulkojumu precizitāti, protams, var diskutēt, bet, ko darīt? Tā tulko mākslīgais intelekts, Varam arī apskatīt images, un, kā redzam, arī automatiski tik veidoti attēla apraksti, ievērojot numerāciju. Tā. Ko mēs vēl varam izdarīt? Tad mēs varam, piemēram, to taisīt arī manuāli. Mans teksta raksts. Šeit es gribu, piemēram, izmainīt tikai šito. Un vēl, kas ir svarīgi, ka attēliem mums ir atsevišķa sekcija. Un atšķirība no pievienošanas, mēs rediģējam kādu vecu rakstu, tad, protams, ka sākuma datums var būt arī pagatnē. Tas šeit notikums tika atjaunots,
Un šeit mēs redzam, sākuma datums arī tika mainīts, un arī pēdējais izmaiņas, un mēs varam tur sena rediģēt attiecīgi, un tā tālāk visu to kārtot. Varam arī meklēt, piemēram, title, un tas ir case insensitive, un vēl pēdējais, ko es gribēju šajā sadaļā parādīt, tas ir attēlu pārvaldībā, mēs aizējam šeit, un šeit mēs varam redzēt 1, 2, skatīt notikumu, piemēram, 2 attēlī. Bet mēs varam kaut ko nodzēst, piemēram, attēls tika veiksmīgi izdzēsts, un tagad ir tikai 1 attēls, Vai nu mēs varam arī kaut ko pievienot klāt, un tāpat mēs varam pievienot klāt vai nu 1, vai nu 2, kā gribam. Piemēram, šis mums jau ir, varam to nodzēst un atpakaļ ielikt šo. Un tagad, mēs skatīsimies šo produktu, tad vajag atjaunāt lapu. Tagad ir 2. Un vēl kaut ko parādīšu demonstrāciju šeit. Tas es izmantoju AWS S3 bucket servisu, kur es glābju savus attēlus, Un tad arī attiecīgi ir uzrakstīts skripts, kad kaut ko dzēšam vai dzēšam visu to kopā, tad arī ne tikai datu bāze mēs to noņemam nost, bet arī mākoņu platformā. Principā tas ir laikam arī viss šajā sadaļā. Es domāju, ka varam pāriet pie nākamā. Tad šeit mums ir arī, principā viss ir ļoti līdzīgs. Varam vai nu izmantot paģināciju, šeit vienkārši varam arī filtrēt pēc kategorijas, piemēram, un tā tālāk. Un šeit ir vara, ko mēs varam kārtot pēc daudzuma, pēc cik mēs pārdodam un tā tālāk, Piemēram, lielākais daudzums 6, mazākais daudzums, tur visvairāk pārdots, vismazāk pārdots un tā tālāk. Principā viss strādā ļoti līdzīgi, arī varam meklēt, arī varam kaut ko pievienot klāt, un tāpat varam, šeit es negribu manuāli neko ievadīt, vienkārši izmantīsim mākslīgā intelekta servisus, mans testa produkts. Šeit principā viss ir tas pats, vienīgais mums vēl vajag norīt cenu un daudzumu, Tad, piemēram, cena būs 12, daudzums būs 2. Vajag vēl izvēlēties kategoriju. Un vēl mēs varam, tas ir atkal opcionāli, varam tos ielādēt, varam to neielādēt, bet es parādīšu, ka mēs varam pievienot, piemēram, krāsas, no kuram sastāv produkts. Tas ir many-to-many relationship, varam izvēlēties daudzas krāsas. Tāpat ar materiāliem, piemēram, vilna. Un tad mēs varam arī norādīt, cik daudz. Tur 50%, vai mēs varam kaut ko vēl ievest klāt, koku vilna. Galvenais, ka nebūtu vairāk kā 100, Piemēram, šeit 50, viss ok. Un, piemēram, tāpat varam pievienot klāt kaut kādus šeit attēlus, Ja tas ir vairāk nekā 100, mēs nevaram neko aizsūtīt. Šeit mēs to varam izdarīt, Mans testa produkts, jauns produkts tikai pievienots. Mēs varam to arī apskatīt šeit. Un mēs varam redzēt sarkans, zeltans, balts, vilna, kokvilna un tā tālāk. Varbūt ļoti ātri parādīšu, kā nevaram ievest tādu pašu, ar tādu pašu nosaukumu produktu, Jo norādīts nosaukums jau eksistē. Tā, es atvainojos. Admin login, produkti. Ko mēs vēl varam izdarīt? Varam kaut ko, piemēram, mainīt atkal, mans produkts, piemēram, un šeit es izmainīšu, ka būs tikai, šis kategorija var, principā, vispār nebūt, un var būt tikai, piemēram, viena, Un 50% vilna, varbūt mēs nezinām, no kā vēl sastāv mūsu produkts, tāpēc es to uzprogrammēju tā, kā redzu arī citajos e-veikalos, ka neobligāti jābūt 100%, piemēram, 75% tur naturāls produkts vai kaut kam tam līdzīgs, Un tad mēs to varam izdarīt, produkts tika atjaunots,
Un tā šeit izmainījies šīs, jā, un arī, ja mēs pārējām šeit, mums tagad ir tikai 50% vilna un neviena krasas nav. Nu, un arī ļoti līdzīgi mums šeit parādās pēdējais rediģē, pēdējais izmaiņas un tā tālāk un tā tālāk. Mēs arī varam šeit rediģēt attēlus tāpat, jā, viss notiek tāpat. Tikai viens tagad. Jā, varam kaut ko pievienot klāt, ja gribam, piemēram, es nezinu. Jā. Un tagad mums ir viss pievienots klāt, 2 attēli, jā. Nu, principā kaut kā tā. Tā, es domāju, jā, protams, vēl mēs varam pievienot klāt kategorijas, jā, mēs varam apskatīt tās kategorijas, un šeit mēs redzam, ka, jā, es, piemēram, gribu pievienot kaut ko klāt, mana kategorija, ok, automātisks tulkojums, my category. Tagad mēs varam to redzēt šeit, bet pagaidām nav neviena produkta, jā. Un šeit nav it kā apraksta, jā, kategorijai, bet mēs to varam arī rediģēt, piemēram, mana labākā kategorija. Jā. Mēs to rediģējam, un mums tagad tas ir, jā. Un varam arī izmainīt angļu valodu, viss strādā ok. Viens vienīgais, ko es gribu to vēl pārādīt, mēs varam, piemēram, šo produktu, mēs varam uzreiz vai nu izvēlēties to jaunu kategoriju, jā, bet lai tagad neturēt laiku, es vienkārši izmainīšu kategoriju šeit uz mana kategorija apstiprināt, jā, un tad, piemēram, tā, un tad, piemēram, tagad šeit jūs redzat +1 produkts, jā, un tajā pašā laika, ja es, piemēram, tagad nodzēšu to kategoriju, tad mums nebūs šī produkta, un attiecīgi mums tagad nebūs šīs kategorijas, ja? Tā, principā tas ir tas, to arī var kārtot pēc jauna, kā veca, kā rediģēšanas un tā tālāk. Es domāju, ka tagad varētu, principā, pāriet pie pasūtījumiem, ja? Un šeit arī mēs varam izmantot, mēs varam meklēt pēc vārdu, uzvada, e-pasta adreses, durvju detaļām, papildas informācijas, īsi sākot. Nu, un šeit, piemēram, mēs test user, piemēram, jā, testa klients, testa user, vai pēc e-maila. Un arī redzam to sastāvdaļu, kuru mēs atradam, jā, un tā tālāk, vai nu, piemēram, Tobago pakomats, jā, Tobago pakomats. Nu, tas ir izdarīts tam nolūkam, ja mums ir kaut kādas problēmas un mūsu klienti, viņam ir kaut kādas pretenzijas vai kaut kas neatnāk, mēs varam vienmēr aiziet un pārlūkot to, vēsturī, kas mums notika, kad bija pēdējās izmaiņas, kurš to izmainīja, kurš bija klients, viņa e-pasta un tā tālāk. Varam arī apskatīt informāciju par visam pasūtījumiem, ja? Piemēram, pasūtījuma status, atcelts, izveidots, rediģēts, piegādes informācija, klienta informācija, kuri tieši preces bija tika izmantotas. Un tas ir, principā, šajā gadījumā, tas ir, kāpēc mēs pie produktiem izmantojam tie soft deletions, ja? Piemēram, mēs gribam dzēst to preci, bet mēs negribam, lai tā būtu kaut kur publiskai vietnē, ja? Bet tajā pašā laikā es gribu, lai, kad es aizju atpakaļ un skatu kādu vēsturi, ka es varu tik un tā apskatīt, kura prece te bija, cik daudz, kāda viņa bija cenu un tā tālāk, ja? Tāpēc tas ir iemesls, kāpēc es izmantoju mikstas dzēšanas ar produktiem un produktu kategorijām un tiem tulkojumiem, ja? Ok, vēl ko es izdarīju, mēs varam to arī filtrēt pēc statusa, apstrādē, apmaksāts, atcelts, piemēram, nosūtīts un tā tālāk pēc valstis, bet šajā gadījumā visi ir no Latvijas, veids, kurjers, piemēram, vai saņemšana veikala vai omniva pakomats, jā, un kārtot varam pēc jaunāka, vecāka, nesenāk rediģēti un senāk rediģēti, jā. Ko vēl vajag šeit atradīt, ir tos, ka atkarība no piegādes veida būs atkarīgs, ko mēs varam darīt ar šo pasūtījumu.
Piemēram, ja piegādes adrese ir veikalā, tas nozīmē, ka klients to ir apmaksājies, un mēs gaidām, kamēr viņš atnāks un paņems to. Ja? Mums neko pašiem darīt nevajag to nekur sūtīt. Mēs vienkārši, kad klients atnāk, ja? Piemēram, šeit ir status. Ja? Un šeit es taisu, ka tas ir jau nosūtīts, un manas status mainās arī. Ja? Tagad tas ir izpildīts. Ja? Uzreiz. Tas nav nosūtīts, tas ir tieši izpildīts, tāpēc, ka klients atnāk un viņš to paņem un tas jau ir izpildīts. Ja? Un tad attiecīgi, piemēram, vienu mirklī, tad attiecīgi uz e-mailu lietotājiem ir tāds e-mails, man tikai tagad atnāca, ja, ka your order has been closed. We would like to inform you that your order number 24 has been marked as closed in our system. Un tas ir angliski tieši tāpēc, ko es demonstrācijas nolūkos tieši šo pasūtījumu veicu no angļu tīmekļa versijas. Avot šito, piemēram, otro ar omņovu pakumātu, es veidoju no latviešu valodas versijas saitam, ja, tīmeklim. Un tāpēc tā kā tas ir omņova pakumās, es nevaru to uzreiz atzīmēt, ka tas ir izpildīts, ja. Loģika ir tāda, ka mēs redzam, ka status ir apmaksāts, mēs redzam papildu informāciju, mēs redzam informāciju par kāds tas ir veids, ja? Un šeit attiecīgi mēs arī varam redzēt tieši to adresi, ja? Piegādes adresi, mēs varam to iekopēt, aiziet uz Omniva, aizsūtīt to pakomātu, un kā tas būs veiksmīgi izdarīts, tad mēs varam to atzīmēt, kā nosūtīts, ja? Tad mēs to gribam izdarīt, bet šajā gadījumā mainīt pasūtījuma statusu uz nosūtītus, un mēs varam papildus pievienot komentāru, bet mēs varam to arī nedarīt, ja? Kā gribam. Nu, piemēram, mani sauc Denis, ja? Denis. Tas ir gatavs, un tagad, ja mēs aiziesim, piemēram, e-mailā, šeit mums ir pasūtījumā vienu mirklī, bet jā, šeit ir tas ir iepriekšējiem pasūtījumam, kurš tika closed, izpildīts uzreiz, ja? Un šis tika nosūtīts, ja? Un šeit ir papildu informācija tā, ja? Un tagad, ja piemēram, šeit ir tāda lieta, ka nosūtītiem precēm es nevaru uzreiz to izpildīt. Man ir tur tāds algoritms, ka vajag pāriet vismaz 3 dienām, un tikai tad man saraksta būs tāda podziņa, ka es varu to atzīmēt. Ja es kaut kā aizmirsu pievienot klāt kādus vecus tādus pasūtījumus. Es varu laikam tagad uz pauzi ielikt demonstrāciju un datubāzi nomainīt to datumu, piemēram, ja, vienu mirkli. Nu tā, es tur vienkārši datubāzi nomainīju to izveidošanas datumu, ja uz pagatnī, šodien ir 27. vajadzēja pāriet vismaz 3 dienām, lai no nosūtītais varētu izmainīt uz izpildīto, ja. Tagad es to varu izdarīt, piemēram, šeit to atveršu, un šeit es izdarīšu, kā es to varu tagad aizsūtīt. Pasūtījuma status ir mainīts, un klients ir informēts, ka pasūtījuma status ir nosūtīts, ja. Tagad šeit tas ir arī izpildīts, ja. Un ja mēs aiziesim uz datubāzi, piemēram, uz savu e-mailu, tad mēs šeit arī redzam, ka jūsu pasūtījums ir noslēgts, ja? Tad mēs to aizsūtījām, no nosūtītā mēs to noslēdzam, ja? Kā izpildīto. Un ja jums ir kādas jautājumi, tad uzrakstiet uz e-pastu, ja? Principā tas ir arī viss. Tātad varam pārlūkot visus pasūtījumus, filtrēt, sortēt, kārtot, un tā tālāk. Viens vienīgais, ko es gribu ļoti ātri parādīt, ja, līdzīgi arī šajā gadījumā mēs varam izmantot mākslīgā intelekta servisus, ja, vienkārši es pievienošu klāt ļoti ātri tādu kā
pirkumu. Es varbūt arī tagad uz pauzi, lai neturētu jūsu laiku. Tā, es vienkārši ļoti ātri izveidoju papildus tā viena mirklītī. Tā, jā, es vienkārši pārbaudīju, kā es to izdarīju no angļu versijas, jā. Es ļoti ātri izveidoju papildus pasūtījumu, vienkārši, lai pārēdīt, ka, piemēram, mēs varam te arī pārēdīt, jā, pēdējais mums ir izveidots ar kurieru, vienkārši kā piemērs, jā, jo mums to iepriekš nebija. Un vēl es to uztaisīju no angļu versijas. Un šeit, tā kā tas ir ar kurieru, tāpat kā ar Omnio pakamā, es varu to nosūtīt tajā brīdī, kad es būšu gatavs kā veikala saimnieks, ja, kad es to visu jau tur pazvanīju kurieram, atdevu vēl viņam pasūtījumu, tagad es varu to pāriet šeit, ja, un atzīmēt kā nosūtītu. Un arī varu pievienot komentāru. Viss ir tas pats, kā pirmajā gadījumā, bet vienkārši tāpēc, ka es to darīju no angļu tīmekļa versijas, ja, tad man ir tāpat opcijas, es varu vai nu ievadīt komentāru, un tas būs automatiski tulkots, vai nu vienkārši es uzreiz rakstu angļu valodu, un tas tiks vienkārši pievienots pie vēstules. Un šeit vienkārši arī, es nezinu, mans darbs ir gandrīz gatavs, ja? Tā. Mans darbs ir gandrīz gatavs, mēs varam to aizsūtīt. Un tagad, ja mēs aiziesim uz e-mailu un apskatīsimies šeit, ja? Šeit ir tas pasta apstiprinājums. Tas ir vienu mirkli, tas atnāk no iepriekšējā, no 3 minūtēm atpakaļ. Jā, tur vienkārši man ir tādas domas, ka mans limits tagad ir, varbūt vēl atnāks. Jā, tur principā ir vienkārši problēma, ka es izmantoju brīvo SMTP servisu, un tur ir limits uz e-mailiem per dienā, jā. Un vai viņi sāk mazliet ielagot un atnāk dažas minūtes pēc. Tā varbūt ir, ir tāda problēma, ka es ne savu īstu e-mailu tur pievienoju klāt, jā. Bet, situācija ir tāda, ka stāda tas pat kā ar jaunumiem un produktiem. Ja tas ir no angļu versijas pasūtījums, tad mums vēl ir iespēja iekļaut mākslīga intelekta palīdzību, jā. Es vienkārši ļoti ātri izveidoju vēl vienu tādu pašu pasūtījumu un noradīju pareizo e-pastu, jā. Tagad mēģināsim to pašu izdarīt, pievienot komentāru. Automatiski mans darbs ir gandrīz gatavs, jā. Atzīmēt, ka ok, un tagad tas ir it kā nosūtīts, un es ceru, ka e-mail atnāks tagad uz manu e-mail, jā. Un, jā, tagad atnāca šeit, jā. Tas mēs rakstījām latviešu valodā, bet automatiski tā tika tulkots un aizsūtīts klientam uz viņa e-mailu, jā. Tas ir laikam arī viss no pasūtījumu pārvaldības daļas, un tagad varam pāriet pie darbinieku saraksta, jā. Šeit mēs varam redzēt visus darbiniekus, lietotāju vārdus, e-pastus, lomas, statusu, pieteikšanas mēģinājumu sistēma, jā, pēdējā aktivitāšu un tā tālāk. Piemēram, admin 18, un tur ir tāda situācija, ka es ne uz katru klikšķi to taisu, bet vienu reizi vai 15 minūtes vai pusstundā es savaku to aktivitāti un tā pierakstu datubāzi. Tas ir izdarīts ar mērķi, lai uz katru klikšķi neierakstīt datubāzi, jo tad pieprasījumi tiks, būs diezgan lēni, un tas būs sajūtams, jā. Un šeit es, piemēram, varu mainīt, tāpēc, ka es domāju, ka vajadzētu apspriest lomu sarakstu un tiesības. Ir 4 tādas pamattiesības, tas ir ziņu pārvaldīšana, pasūtījumu pārvaldīšana, pārvaldīt produktus, pārvaldīt drošību, ja? Un tad, piemēram, es varu dinamiskie
pievienot lomas. Piemēram, testa loma, es vienkārši pievienošu kaut ko klāt, testa loma tagad laikam nestrādās, jo tāda jau ir, vai varbūt arī nav. Testa loma. Ok, testa loma, mēs varam šito nocest. Testa loma, mēs pievienojam to klāt, jā. Testa loma, tagad viņš man patiks, ka jau tika izmantots, jā. Es varu vai nu uzreiz pievienot, vai nu nepievienot, kā jūs jau redziet, jā. Šajā gadījumā, es domāju, mēs vienkārši rediģēsim jau esošo testa loma, vai mēs varam pievienot to klāt, kādas ziņas, produktus, jā. Loma veiksmīgi atjaunināta, varam arī filtrēt pēc lomam, jā, piemēram, sūtījumus un produktus, tā. Vienu mirkli, piemēram, šeit ir ziņas un produktus, jā. Tātad šīs divas lomas iekļauj šīs divas tiesības. Nu, un tas strādā, jā. Tad varam, piemēram, kaut ko dzēst, jau es to pārādīju, jā. Nu, un atkarībā no tā, kādas lomas mums ir, tās ietekmes, kā mēs redzam admin panelī. Ja? Man, piemēram, es esmu galvenais administrators, es varu redzēt visas 4 sadaļas. Bet, ja es, piemēram, pārslēgšos uz kādu citu darbinieku, ja? Piemēram, es neatceros to passwordu jau, news, es viņam nemainīju paroli, tāpēc mēs varam pāriet pie news laikam, ja? News, password, laipni lūdzam administrācijas paneli. Mums ir tikai piekļuva pie jaunumu pārvaldīšanai, ja? Ja es mēģināšu pāriet pie security, piemēram, tad pieeja ir aizliegta, ja? Es domāju, ka tagad aiziesim atpakaļ uz tā, kas man bija parole. Tāda. Varbūt es uzreiz pārēdīšu, kas notiks, ja, piemēram, es neceru savu paroli, ja? Es varu ievadīt savu loginu, ja, un it kā tā viena mirklītī, tur ir galvenais, lai nebūtu problēmu ar tiem nepareiziem e-mailiem. Jā, tur bija tā problēma, ka es vēl vienu reizi parādīšu, ja, ka adminam parole nav, tas ir tāds kā fake mail, ja? Visi iet caur manu SMTP serveri, bet tomēr, kad tie nav reāli e-pasta, tad tas var aizņemt kādu laiku. Tāpēc ko es izdarīju, es izmantīju new user ar manu pašu e-mailu, ja? Un tagad man tikai atnāca tas e-mails, es to parādīšu. Vienu mirklītī šeit, ja? 8052, tas notika, tikai tagad, ja, es vienkārši izmantoju to darbinieku, kuram ir piesaistīts mans e-mails, ja, lai es varētu uzreiz dabūt to e-mailu un neterēt jūsu un manu laiku. Tagad mēs varam, piemēram, pamainīt to paroli, ja, password, un, piemēram, šeit jūsu paroli ir veiksmīgi atjaunināta, ja. Mēs tagad varam ielogoties ar jaunu tādu paroli, ja. Tas ir new user taču, ja. New user. Bet mēs ielogējamies, bet kā mēs redzam, šim userim vispār nav nekādu atļauju. Mēs tagad, es gribu vēl kaut ko parādīt, new user. Vēl ir tāda sistēma, ka ja ir 5 neveiksmīgas mēģinājumi iet sistēmā pēc kārtas, tad user accounts tiek bloķēts. Ja? Un šeit tagad mēs redzēsim, ka konts ir deaktivizēts un pārbaudīt savu e-pastu, ja? Bet kamēr mēs gaidām to e-mailu, es ļoti ātri pāriešu pie admina, ja? Password. Un tagad šeit, piemēram, darbinieku sarakstā mēs redzam, ka šis accounts ir bloķēts un viņam nav nekādu lomu, tāpēc mums nebija nekādas piekļuves, ja? Un pieteikšanas mēs 6 no 5, un ko mēs varam izdarīt, mēs varam vai paši to, izdarīt tā, ka tas vairs nav bloķēts, ja? Un tad useris varēs ienākt klāt. Bet es domāju, ka būs interesantāk ieraudzīt, kas notiek vispār sistēmā ar tiem e-mailiem, ja?
Un šeit, piemēram, jūs varat redzēt, ka uz manu e-mailu atnāca e-mails, ka sveicināti Denis Solejus, drošības nolūkos, jūsu darba konts pārņī tika bloķēts pēc vairākiem neveiksmīgi autorizācijas logina mēģinājumiem, ja? Un tagad, ja es mēģināšu, es varu attestātiet paroli, ja? Šī saite būs derīga tikai 5 minūtes, ja? Tāpēc to ir svarīgi saprast. Un šeit es varu ielikt jaunu paroli. Tā vienu mirklītī. Jā, es ne uz to pogu noklišķinu, man vajadzēja ne pieprasījumu uzklikšķinu, bet darba konta bloķēšanu. Pieprasīt atbloķēšanas e-pastu man vajadzēja, ja? Es tagad to izdarīju un man atnāk cits e-mails. Ja? Un tagad apstiprināt un atbloķēt kontu mums ir tāda iespēja, ja? Saite būs derīga 5 minūtes, mēs varam to izdarīt, konts veiksmīgi atjaunots. Un tagad es varu iet savā akauntā, piemēram, ja, password. Un viss atkal strādā, un administrators var pāriet tur un ieraudzīt šito visu. Šeit, kā new users, tagad viss ir aktīvs. Un es šeit vēl, ko es varu izdarīt, es varu pats rediģēt useri, es varu pievienot kādus lomas, ja es gribu, ja? Piemēram, pasūtījumu pārvaldnieks un produktu pārvaldnieks. Ja? Un vēl pie tam es varu arī pats mainīt paroli, ja gribu. Piemēram, kaut ko jaunu, password 1, 2, 3, tam vajag sakrist. Password 1, 2, 3. Un tagad viss ir labi. Un arī pats lietotājs viņš dabūs to e-mailu par paroles maiņu, un šeit būs mans jauna parole, ja? Un tagad es varu ienākt klāt tajā paša new user, ja, piemēram, ja es nevaru, man kaut kas notika ar manu e-mailu, un es nevaru pats sev uzstādīt jaunu paroli, administratoram to pateicu, viņš man iedeva tiesības, iedeva jaunu paroli, un tagad iekšienē es varu pats to, piemēram, pamainīt uz tādu, kuru es gribu, tur password, piemēram, piemēram, tā, ja. Un tagad viss ir sekmīgi, tagad es varu iet klāt ar savu pašu paroli, ja, password. Un tāpat es varu, ja kaut kas notika, es varu to izmainīt ar e-mailu, ja. Es to laikam izmainīšu, bet mainīt e-pastu, ja. Ok, un tāpat vajadzētu atnākt uz manu e-mailu vēstulī, ja. Šeit parolē tika nomainīta, e-pasta adreses maiņa, vecais e-pasts, jaunais e-pasts. Un tās atnāk gan uz jaunu, gan uz vecu, bet, diemžēl, man nav piekļuves pie šī e-maila, tāpēc es nevaru to jums atradīt. Tā, un pēdējais, ko es vēl domāju, kas neparādīju, varbūt tas ir Security Journal. Ja, jaunos mēs izskatījām, produktus mēs izskatījām, pasūtījumus mēs izskatījām, un šeit mēs izskatījām darbinieku, visu, ko mēs varam ar tiem darīt, mainīt, pievienot klāt lomas, mainīt e-pastu, mainīt paroli, bloķēšanas mehānismus, e-vēstulu sūtījumus, un pēdējais ir drošības žurnāls, un šeit es vienkārši, kā drošības pārvaldnieks, varu redzēt, kas notiek manā sistēmā. Piemēram, tas ir kārtots pēc datumā, ja, jo tas ir es domāju, ka tas ir vissvarīgāk šajā sadaļā, lai mēs varu tu redzēt visu no pēdējā notikumā un aiziet uz priekšu vai uz atpakaļ. Varam arī meklēt pēc kāda, piemēram, usera, ja, admin. Tā vienu mirklī. Tas meklē ne tikai pēc lietotāja vārda, tas arī meklē pēc papildu informācijas, ja, šeit ir kaut ko tas ir uzrakstīts, ja, mēs atrastu konkrētus notikumus pēc lietotāju var papildu informācijas, tāpēc tā strādā, bet, piemēram, new user un tā tālāk būs tā. Un šeit mēs varam redzēt vairākus dažādus notikumu tipus, mēs varam arī filtrēt pēc tam reģistrācija veiksmīga, piemēram, veiksmīga pieteikšanās, ja, neveiksmīga pieteikšanās, parole mainīta, ja, kurš to mainīja, pats lietotājs, administrators, kurš administrators, ja, vai tā tika attestāti, izmantojot paroles atjaunošanas saiti, tas ir tas, kas mēs izdarījām, vai parolinājām pats lietotājs, un tā tālāk. Arī varam redzēt, kā tas notika, ar kurā IP adresi, bet tā kā es tagad
tu visu taisu no localhost, nu, tā atspoguļos pašlaik. Varam redzēt brauzeri un arī pieprasījuma adresi, ja. Varam skatīt pieprasa ārpus darbu laika, piemēram, šeit darbu laiks ir uzstādīts kā no 9 līdz 6, un tā tālāk piekļuva no jaunas IP, bloķēts, atbloķēts, nu, e-pasta adrese tika mainīta, piemēram, tagad mēs to izdarījām, ja. Nu, un tā tālāk, nu, mēs vienkārši varam redzēt viss, kas notiek mūsu sistēmā, ja. Visas darbības, ko mēs tagad darījām, demonstrācijas uz video, ja, mēs varam atkal visu paskatīties, un tieši tāda secība viss arī notika. Ja. Nu, un principā tas ir laikam arī viss no mans. Ļoti garš video iznāca, es atvainojos, ka ne viss bija ideāls, bet tomēr, nu, bija diezgan daudz, ko vajadzēja parādīt, tāpēc vajadzēja uz dažas vietas uzstādīt uz pauzi un kaut ko tur vēl pievienot klāt, kaut kādu jaunu pasūtījumu un tā tālāk, lai varētu pilnībā nodemonstrēt visu funkcionalitāti. Ja? Paldies par skatīšanu, es ceru, ka jums tas patika, liels paldies un uz tikšanos aizstāvēšanā. Ja? Visu labu!